Katram cilvēkam gribas sasniegt kaut ko un ar to dalīties, jo tas tiešām ir patīkami, ir forši, tas ir iedvesmojoši. Taču neviens negrib dalīties ar procesu, jo tas nav komfortabli. Tas ir ļoti nepatīkami. Kāpēc? Jo procesā, īpaši, ja tu sāc no jauna, piemēram, savu blogu, vai maini nišu, vai ej prom no algota darba un sāc blogot, vai sāc attīstīties pilnīgi citā sfērā. Tu negribi dalīties ar procesu, jo tev jau tā ir super nekomfortabli, jo tu esi jauniņais kaut kādā vienā lietā. Un dalīties vēl ar to, katrs komentārs tev ir diezgan ievainojošs priekš tevis. Un tas ir absolūti ok. Taču tieši šis process padara tevi par līderi. Tieši šis process, ja tu rādi to cilvēkiem, viņš ir interesants un ar viņu visvairāk rezonē, tāpēc, ja tu sāc kaut ko no jauna vai jau esi sākus, turpini darīt, neapstājies, rādi procesu. Es tevi saprotu. Es pat esmu tas cilvēks, kas sāk lietas no jauna regulāri. Kā minimums reizi pusgadā es sāku kaut ko no jauna. Un es katru reizi jūtu šo diskomfortu. Viņš nekur nepazudīs, viņš nekur neaizies. Tev vienkārši ir jāiemācās viņš tolerēt un viņš izturēt. Tā ir īsta līdera kvalitāte.